Diemžēl mēs nesagaidījām superspēli nevienā no spēlēm no vārdsargiem. Diemžēl. Nebija slikti, bija ļoti labi solīdi arī šodien, bet tas nebija tāds, kā Herberts teica, jāstāv uz galvas. Bet tu vari, piemēram, tādā spēlē kā šitā, tāda, kāda bija tie pirmie 3 goli, stāvot uz galvas arī. Tās rips var atvairīt? Minot. Zin kā, es atkal teikšu kaut ko, laikam, kādam liksies stulbu vai kā, bet es ļoti paškritisks biju pret sevi. Un es vienmēr uzskatīju... Es saprotu, bet piemēram, pirmais vārtu gulums Zviedriem. Ko tu, Edži, ja tu būtu bijis vārtos? Ko tu tur sev var pārnest? Es saskatīju to, ka bīstamība nebija no tā spēlētāja, kurš bija arī. Tā kā, kad drošāk koncentrēties uz tiem diviem, kas tev ir... Jā, nedaudz dziļāk nospēlēt. Tad varbūt pēdējā brīdī paspēt to kā izlikt. Ļoti agresīvi. Es nesaku, ka nebija tā jāspēlē, bet zin tādas paredzēšanas momentiņi dažreiz, citreiz. Ir tādas spēles, ka tev liekas, ka tu visu zini, kas notiks laukumā. Ir tādas spēles, un tu liekas, ka tev vispār nevar iemest, jo tu visu zini jau. Ok, Nīlander golā. Tur, ja godīgi īstenībā Elvim izslīdēja slīdī, jūs pamanījāt. Viņš netika tur, kur sākumā rādīja Nīlanders tikai tāpēc, ka viņam izslīdēja slīda, un tad jau viņš bija sagriezies, un viņš arī netika vairāk atpakaļ daļ tā. Es nesaku, ka viņš nebūtu ielaids. Varbūt arī būtu ielaids.